Ir vēls vakars, bet man par šo ir jārunā. Par to, kas notika šodien. Jo vairāk es uz to skatos, jo vairāk lietu vienkārši nesakrīt. Un man šķiet, ka mums visiem vajadzētu uz brīdi apstāties un patiešām padomāt, ko mēs šobrīd redzam. Tā ir zīme mūsu laikmetam. Tiklīdz parādījās ziņas par masveida apšaudi Bondi pludmalē, internets nekavējoties sāk aizdomāties par false flag. Ne sazvērstības teorijas stilā, bet modeļu atpazīšanas stilā. Cilvēki šo filmu jau ir redzējuši, un viņi zina, kā tā parasti beidzas. Pirms tu to noraidi, kā paranoju, ļauj man iziet cauri tam, ko mēs zinām. Un vēl svarīgāk, kādus jautājumus mums vajadzētu uzdot. Ir izplatījusies informācija, ka iespējamais vainīgais Navids ticis meklēts Google Izrēlā pirms uzbrukuma. Es pats pārbaudīju Google Trends un atklāju, ka viņa vārds tika meklēts arī Turcijā un Afganistānā, pat 18 reizes Ēģiptē. Ko tas nozīmē? Godīgi sakot, es nezinu. Google Trends pats par sevi nepierāda neko. Meklējumus var automatizēt, tie var būt izlūkošanas monitoringa daļa, tie nepierāda cēloņa sakarību. Bet dīvaini ir tas, ka viņa vārds parādās vairākās valstīs pirms notikuma, it īpaši Izrēlā. Tas liecina vai nu par priekšzināšanām, vai koordināciju, vai vismaz par to, ka kāds kaut kur zināja, ka kaut kas tuvojas. Tad ir Arsens Ostrovskis, Izraēlas cilvēktiesību jurists. Kamēr apšaude notika ebreju festivāla laikā Bondi pludmalē, viņš publicēja dramatisku fotoattēlu. Asinīs, pārsaitēts, slēpjoties, pēc tam televīzijas intervija. Un tikai tad slimnīca. Apstājies uz brīdi. Tu esi aktīvas apšaudes vidū. Cilvēki mirst, un tava pirmā reakcija ir uzņemt augstas izšķirtspējas foto un sniegt interviju televīzijā? Vai tas tev šķiet normāli cilvēcīga reakcija? Man nē. Varbūt viņš vienkārši labi pārzina mēdīju loģiku. Varbūt viņš ir oportunists, bet pat tad tas, cik ātri šis attēls izplatījās, pasaka mums daudz par to, ka šis notikums bija paredzēts patērēšanai. Izmeklēšana vēl nav pabeigta, bet Netanjahu jau vaino Austrālijas antisemītisko kultūru. Pamatojums? Austrālija atzinusi Palestīnu kā valsti. Padomā par to. Ķermeņi vēl nav atdzisuši, izmeklēšana nav pabeigta, bet stāsts jau ir uzrakstīts. Austrālija ir antisemītiska, un šis uzbrukums to pierāda. Policija ieradās vairāk nekā pēc 20 minūtēm. Aktīva apšaude, blīvi apmeklēts pasākums, liela pilsēta. Kur bija drošība, kur bija ātrās rēģēšanas vienības, un tad ļoti ātri tiek atrasts vainīgā auto, ISIS karogi, paštaisītas sprāgstvielas. Kā viņi tik ātri zināja, ka tas ir viņa auto? Atbilde ir vienkārša. Viņi jau zināja, kas viņš ir, kur viņš dzīvo. Tātad viņš jau bija drošības dienestu redzeslokā, un tomēr uzbrukums netika novērsts. Daily Mail publicēja augstas kvalitātes fotogrāfijas no pašas apšaudes. Video ir visur. Nekad iepriekš masveida apšaude nav bijusi tik labi dokumentēta reālajā laikā. Parasti tas nenotiek divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, cilvēki bēg, lai izdzīvotu. Otrkārt, varas iestādes apzinās masu infekcijas efektu, tāpēc šokējoši video parasti netiek izplatīti. Tāpēc jautājums ir šāds: kāpēc tika publiskots 11 minūšu video? Kas pieņēma šo lēmumu un kāpēc? Šis spektākls nav domāts mums, cilvēkiem, kas analizē, uzdod jautājumus, domā kritiski. Mērķa auditorija ir ebreju diaspora, īpaši jaunie ebreji rietumvalstīs. Bailes, nedrošība, spiediens atgriezties. Kad notiks nākamais notikums, un tas notiks, ne tikai patērē stāstu, arī uzdod jautājumus. Kam tas nāk par labu? Vai vainīgais bija zināms drošības dienestiem? Kāpēc pierādījumi parādījās tik ātri? Kas uzstādīja naratīvu pirms izmeklēšanas beigām? Tās nav sazvērstības teorijas. Tās ir analītiskas izlūkošanas, domāšanas pamatprasmes. Traģēdija ir īsta, cilvēki gāja bojā, bet traģēdijas var izmantot. Tās var pārvērst par ieroci. Tāpēc es runāju par to šajā vēlajā stundā. Skaties uzmanīgi, domā kritiski un neļauj sevi ievilkt reakcijā, kas jau sen ir ieplānota.